Sveiki! Principā, es šajā video pastāstīšu, kā ielādēt Ubuntu serveri. Ja pirms tam, ja nemaldos, es lādēju Ubuntu, parastu Ubuntu. Ubuntu desktop, tāpēc Ubuntu download, vienkārši googlēt Ubuntu download. Nevis Ubuntu, vienkārši Ubuntu, bet Ubuntu serveri download. Googlē, Bingā, vienalga, kur jūs meklējat. Bet, principā, šitā ir oficiālā saite. Es, protams, descriptionā aprakstā iemetīšu saiti tiešo linku uz šo mājaslapu oficiālo. Principā, šeit pēc izvēles arī izlādēt, kuru jūs vēlaties. Vai 22. vai 23. 23. varētu būt diezgan bišķi mazāk programmas, kuras būs pieejamas. Protams, ir programmas, bet mazāk pieejamas programmas nekā ar šito. Jo vecāka versija, labi, cik tur vecāka, 22. tur, protams, ir ilgāk laika, tur daudz developeri jau pastrādājuši tieši uz to 22. versiju. Ja es kaut ko lādēju, tad jāskatās descriptionā, requirementos, system requirementos, kā pieņemsim. Big Blue Button bija Dockers, kādu, piemēram, es varētu paņemt. Labi. Moodle requirements. Tā, requirements. Šā tad ir hardware disk space, jā. Vai arī šitas nebija. Labi, es šobrīd nezinu nekādu īsti tādu piemēru, kuru varētu iedot. Bet ir dažas tā kā programmas, kurām ir specifiska versija nepieciešama, lai strādātu vislabāk. Tad, principā, vienkārši download Ubuntu serveri. Thank you. Viņš sāk lādēties. Tā kā man jau ir ielādēts, labi, viņš otro reizi jau sāk lādēt, cancelējumu. Mēs tad atveram VirtualBox, kur ir uztaisīts video, kā ieinstalēt visu. Un plus mīnus visam pārējais pāri tā, lai kaut cik plus mīnus skaidrs jums ir. Un, principā, new. Mēs rakstam vienkārši server. ISO image, tā kā esmu jau ielicis šo live image, tad mēs live server. Skip unattended installations. Ja pilnais iziešana cauri būs. Atver to folderu, kur jūs lai pielādēt. Noklusēt, protams, būs download folderis. Mēs vienkārši uzklikšķējam to ISO failu. Tu bišķi šeit ir Ubuntu 2.0.4.3 vērti. Jums var būt tur vienalga kaut kāds versija vai kaut kā 2.3. kaut kas. Tā kā man 22. versija, tad es izmantoju šito. Tālāk, hardware. Iedosim viņam 4 GB RAM, operatīvais atmiņas un 2 CPU cores. Un disk space mēs iedodam 50. Tāds smuku skaitli 50. Atstājam uz defaulto. Finish. Tagad mēs varam vienkārši startēt to serveri, virtuālu mašīnu, virtuālu vidi. Viņi startējas. Niekam būtu jāizver priekš papildus performance. Jā, es tikai tikko sapratu, ka man Apex Legends ir atvērts. Es viņu kaut kad jau biju sen spēlējis un domāju, mašu atkal bišku paspēlēt. Sen vienkārši nebija spēlēts pusgads, laikam nav vai gads. Sāk apnikt visas citas spēles, jāpamiņa kaut kas cits. Tad, principā, viņš vienkārši casual izslēdz sekšā.
startup instalācijas, viss loks var slēdz iekšā, viss smuki. Bet, principā, English. Nu, mēs izvēlamies kādu valodu. Mēs izvēlēsimies parasto angļu valodu. Jūs varat, šitas loks nerādīsies, jūs būsiet ielādējuši 23. versiju, nu, visjaunāko, bet tā kā 22. es atstāšu to pašu versiju. Continue without updating, bet ja jūs gribat, jūs varat update to the new installer. Es aizmirsu piebilst to, kad ar pultiņām uz augšu uz leju un enter, jūs varat izvēlēties, pieņemsim uz leju, continue without updating. Tad es piešiet enter, izvēlējāties layout, keyboard konfigurāciju, mēs atstājam noklusēt. Ja par noklusēt ir tas QWERTY, jebs gadījumā kaut kāda cita klaviatūras izkārtojums, jūs meklējat kaut kādu atbilstošu, bet, nu, principā, mauslīs tur ir QWERTY. Es pat nezinu, vai tur pat ir cits veida klaviatūra layout. Principā, es arī atstāju parasti Ubuntu serveri. Varu minimize, tas ir atkarīgs, apakšā ir diezgan forši viss aprakstīts, ko katrs package dara, instalācijas bāzi. Bet atstāšu default Ubuntu serveri. Šitos vispār arī ieķiksēšu. Lai gan teorētiski pēc labās prakses un profesionāli izskatītos droši vien to, ka tu pats meklētu driverus, bet tā kā lielākā daļa no mums vienkārši neko vairāk nedarīs. Vai kaut kādām saviem nolūkiem, es pat nezinu kādiem, tad ar to pietiek third party drivers, lai paliek. Nu, labi, tu bišķi, es ieķiksēju parasti, esmu pārāk slinks, lai lādēt visu pats manuāli. Done. Viņš automātiski atrod IP adresi, jo DHCP iedod viņam. Viss diezgan forši smuki. Done. Proxy servers. Tā kā man nav proxy servers nekāds vai proxy adresi, tad es skipoju šo. Vienkārši done. Tālāk. Šeit viņš meklē, nu, to bišķi notestē visas adreses, kur tu vari ielādēt visu tos programmas priekš Ubuntu. Un tāpēc viņš no turienes vilks ārā visas tās programmas listas, bet to, protams, būs jāupdate to. Jūs entire disk, kas atstāšu defaulto. Jūs varat, protams, arī paši mainīt, uzlikt custom storage layout un jau. Bet tā kā man īsti neko tik detalizēt vietu un saucēt nevajag, tāpēc es skipošu vienkārši. Tad, principā, es atstājuši to pašu, kas te jau ir. Jā, principā, continue. Viņš brīdina to, kad sāksies instalācijas process. Mans vārds Kristians, server name, DTNF, pick username, do that not funny. Password, repeat password, confirm your password. Lai šitas bija usernames iet, tā kā defaulto. Un to bišķi uz DTNF, tā lai viss vienādi. DTNF. Skip for now, yep. Neinstalēsim šito, nāplikšu te par jā, continue. Šitā mēs arī skiposim, jūs varat izlasīt, kas jums nepieciešams, jūs varat uzreiz jau ieksēt un viņš ieinstalēs jau. Tas vienkārši tā kā pātrinās visu procesu jums. Nebūs daudz, kas manuāli jāinstalē, jūs atradīsiet kaut ko, kas jums ir nepieciešams tajā sarakstā. Tā kā man šobrīd vajag pliku. Pliku Linux, un kā ieinstalēt viņu, tad man arī neko vairāk nevajag. Es uztaisīšu tā kā backupu, tā lai var no šādas stāvokļa sākt rādīt pamācības dažādas saistībā ar Ubuntu serveri.
installing kernel. Un tad es būšu atpakaļ tagad ielādēsies. Nu, protams, jums tur vai nu spīdapošu, vai arī es vienkārši katafošu. Visticamāk, katafošu tas būs daudz time consuming tiem, kuriem vajag kaut ko instalēt. Nu, basic skip puika tu varētu būt. Nu, tur baigi nekas tāds īpaši nav. Vienīgi, kas tur mainās, tas, ja tu gribi baigi ietaupīt vietu uz storage, tad jūs varat manuāli vadīt iekšā partīcijas. Bet tā kā man nevajag, es netaupu tik ļoti vietu, tad man ar to pietiks. Man pietiks to, ka viņš apēd dažus megabaitus vai gigabaitu pa virsu. Un tad, nu, es tad būšu atpakaļ, tagad pabeigšu šits. Principā, tas actually diezgan ātri paņēma laiku, nu tur ilgi nebija. Es principā cancelošu updateu. Nu, teorētiski security updates būtu obligāts, bet man visu laiku ir tā, kad es atstāju, man viņš vienkārši nekas nenotiek. Viņš vienkārši iefrīzo. Es nezinu, vai varbūt viņi salaboja šo problēmu, bet man parasti ir tādas problēmas bijušas. Es nezinu, kāpēc tieši ar Ubuntu serveri, ka viņš vienkārši iefrīzo. Es tad vienkārši pēc tam updatetošu security updates veikšu. Principā, tagad mēs varam atvienot. Ir atvienots visforši. Jā, viss ir atvienots. Es uzspiedu vienkārši enter. Viņš restartē visu, un tagad viņš aiziet forši. Smuki. Ja viņš tagad būtapojas, viņš ļoti daudz kaut ko parāda. Bet, nu, principā, jūs vadat iekšā login, tad bišķi usernames pie DNF, parola, to es neteikšu. Lai gan tur nav viņa baigi sarežģītākā. Bet, nu, nevienmēr parādīs kaut ko tādu, daudz teksta priekšā. Ja tur augšā varēja redzēt, es paskrolot uz augšu nevarēšu, tas nebūs iespējams, bet, nu, tur patinot uz augšu, kreisajā pusē varētu redzēt to, ka tur ir DTNF user calls. Principā viss ir ielādēts, tas viss svarīgais. Viss, kas paliek, tas ir... man vajag atvērt šito. Viss, ko jūs tagad varat izdarīt, ja jūs vēlaties, jūs varat updateot tos security updates. No sākuma sudo update, ievadēt paroli. Viņš savāca visus, kas ir latest informāciju. Sudo upgrade. Viņš tagad sāks visu instalēt. Viņš brīdina to, kad viņam vajag tik un tik disk space, vai jūs gribat to darīt, vai turpināt. Jūs vienkārši atķiksējat Y un Enter. Viņš tagad sāk visu instalēt un sāk leju pielādēt, un tad instalēs datorā. Nu, to bišķi serverī. Bet ir arī tāda, ja jūs gribat, es parādīšu uz ekrāna, kā tā komanda izskatās, kuru, ja jūs gribat tikai tīrākos security updates, jūs to varat izdarīt. Tagad kad pabeigsies instalācija, tad arī jums parādīšu. Bet pirmā daļa ir tieši tāda pati. Tā, principā, man tagad parādīja šāds. Which services should be restarted? Teorētiski mēs visu datoru pat restartēsim. Nu, to bišķi visus štos te.
vienkārši Enter uzspiežiet, tad viņš aizies tā kā OK režīmā. Jums gadījumā kaut ko gribētu ieķiksēt, jūs varētu spiest Space. Tā, tagad, lai instalētu tikai tīrākos security updates, mums jau viss ir ieinstalēts, tā skaitā arī security update. Mēs updateojam principā visas programmas, visas services, kas ir uz šitā servera, operētais sistēmas. Mēs principā rakstam, jūs gribat tikai tīrākos, clear. Jūs gribat tīrākos tikai security updates, jūs rakstat sudo upgrade. Tagad viņš instalēs pilnīgi visus updates. Bet, ja jūs gribat tikai tīrākus security updates, tieši tas pats, atstarpe, 2 svītriņas, only security. Viņš tagad ieinstalētu visas command line option. Okay, that's kind. Ok, tad kaut kādās citās versijās viņas tika atbalstīt. Ja man pirms tam, varbūt tāpēc, es pat īsti nezinu, kas man izraisīja. Update. Vispār labs jautājums, kāpēc tā. Ok, so principā jāraksta nevis online security updates, bet sudo unattended upgrade. D nozīmē dry update. Dry run. Šķipa teorētiski ielādēs tikai security updates. Bet tā kā viņš tikko pārbaudīja, visas versijas ir pieejamas. Es gan nofēlēju pirms tam. Viņš tagad ielādēja visus, kas ir. Visi security patches. Es neko citu nepiemirsu. Ja jūs gadījumā gribat izslēgt serveri, jūs rakstat vienkārši sudo shut down now. Viņš te principā uzreiz arī izslēgs serveri. Nu, viņš slēdz ārā. Nu, paldies, ka skatījāties, un tad tie, kas tad nākušie video, kas būs kaut kad. Un es taisīšu video arī par pats izkrasta vārds no galvas OpenBSD. Pastāstīšu sīkumā, kāda man ir pieredze bijusi, cik tur maza pieredze, kas man tur patika, kas nepatika un ko es tur atceros. Ja tas bija pirms kāda gada, kad es atklāju pa kaut kādu tādu, un tad es arī sāku skatīties. Nu, bišķi interesē. Un paldies, ka skatījāties, abonējiet kanālu, laikojiet un rakstiet komentāros nākuši, kas jums neskaidrs, vai arī par ko jums vajadzētu pastāstīt vēl dziļāk. Tad uz redzi.